Tā, nākošais ir par darba algas likmes noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem, vadītāju vietniekiem un pedagogiem, kas izglīto bērnus no 5 gadu vecumā. Šeit ir precizētais, jums tikai iedots lēmuma projekts, kā jums tur nezinu, kas tur ir. Jums ir jābūt, jā. Precizētajā ir vienkārši, kā jau es teicu, mums, kamēr mums ir dubultā sistēma, ir tā kā ir. Tātad precizētajā lēmuma projekta jums ir klāt nācis pēc finanšu komitejas 4.1 punkts. Ja? Jums ir klāt 4.1 punkts, tas, kas nav sakopētajā versijā. Finanšu komitejā tātad šādi ir nospriesta un līdz ar to 4.1 punkts ir klāt. Ņemam to papildus iedot vēl lēmumu projektu, ja? Jautājumi? Nav. Mēs skatām par darba algas likmes noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem un tur tā tālāk, kur tas viss darēs, ja? Nav jautājumu, varam balsot? Jā. Es nepiedalīšos. Es arī nepiedalīšos, tāpat kā Jānis Episkops lēmumu dēļ. Tā, pagaid, šeit tagad skanēs jūtu, ka tūlīt mums būs problēmas, mums jābalso pa vienam. Pagaidiet, tagad tā. Vēlreiz pacēj rokas, kas nepiedalās. Tā, 1, 2, 3, 4. Ok, nobalsosim, tad redzēsim, kas notiks. Jā. Labi, kas ir par šādu lēmumu projektu par darba algas likmes noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem, kurā nepiedalās izglītības iestāžu vadītāji, tātad, ja? Kas ir par šādu lēmumu projektu, lūdzu balsojam? Kas ir par? Tā, paldies, 1, 2, 3, turam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paldies, pretī, nav, atturas, nav, nepiedalās. Paldies, 4 lēmums ir pieņemts. Paldies.